Labdien! Šodien mēs esam objektā, kur ir uzstādīts jaunākas paudzes Midea R290 gāzes siltumsūknis. Iziesim cauri visiem iestatījumiem un parādīsim, kā ir pareizi jāiestat iekārta. Mums viss ir gatavs darbībai. Parādīšu, kā viss pareizi jāregulē. Lai nokļūtu izvēlnē, jānospiež sākuma aplītis pa vidu. Mums parādās maiņa, simboli, bet, lai nokļūtu uztītāja režīmā dziļākos iestatījumos, jānospiež poga pa labi un svitriņas kopā un jāpatur. Iekārta mums prasīs kodu. Kods ir 2, 3, 4. Attiecīgi ievadam to. Un apstiprināšanai atkal nospiedam aplīti. Lai pilnvērtīgi palaist iekārtu, sākumā mums jāsagatavo darbībai hidrauliskā sistēma. Mums jāiet uz test run. Test run atrodas sarakstā lejā, jāpaškirsa drusku tālāk. Reku mēs redzam test run, ejam iekšā. Mēs varam pārbaudīt pa punktiem, bet sākumā mums ir jāizdzina gaisa no sistēmas. Ejam iekšā Air Purge un ieslēdzam šo funkciju. Šī funkcijā aktīvi darbosies pati 20 minūtes, un kad viss gaisa izies ārā no sistēmas, mēs varam turpināt darbu. Kad atgaisošanas cikls mums ir beidzies, mēs varam turpināt darbu, pārbaudot pārējos iekārtas mezglus. Izejam ārā no atgaisošanas programmas, nospiežot svītriņas. Ejam iekšā punktu pārbaudi. Te mēs varam pārbaudīt visus iekārtas mezglus. Ejam iekšā ar aplīti. Mēs te varam pārbaudīt karstā ūdens, trīsgaitas vārstu, vai nu viņš pārslēdzās. Varam pārbaudīt miksēšanas vārstu otrai zonai, vai vārsts mums darbojas. Pārbaudīt cirkulācijas sūkni, kas atrodas pašā iekārtā, vai viņš sāc darbību. Tālāk mēs varam pārbaudīt pārējos sūkņus. Pump O. Tas ir pirmās zonas cirkulācijas sūknis uz augstu temperatūru, vai viņš mums darbojas. Attiecīgi arī Pump C, tas ir miksēšanas cirkulācijas sūknis. Attiecīgi tālāk varam pārbaudīt iekšējo elektrības sildītāju elektrisko, kā viņš mums darbojas. Kad elektriskais sildītājs ir pārbaudīts, mums ir papildus siltuma avots, pieslēgts un aktivizēts, mēs varam pārbaudīt viņa darbību. Kad visi iekārtas komponenti ir pārbaudīti, mēs varam pārbaudīt pašas iekārtas darbību vairākas režīmos. Dzesēšanas režīmā, ja mēs ieslēdzam, iekārtas sāks darboties dzesēšanas režīmā, un mēs te redzēsim temperatūras izmaiņas. Kad mēs gribam pārtraukt katru ciklu, mums jānospiež yes. Tā mēs varam pārbaudīt arī sildīšanas režīmu. Arī tāpat iekārta darbosies sildīšanas režīmas, un te mēs varam vērot temperatūras svārstības. Atkal nospiedam pārtraukt šo ciklu un pārbaudīt, kā mums gatavo iekārta karsto ūdeni. Kad mums ir pārbaudīts, pārtraucam ciklu un ejam tālāk. Pārbaudot visas iekārtas režīmus, mēs varam turpināt iestatīšanu tālāk. Izejot ārā no test run, nospiedam svītriņas, ejam pašā augšā. Mums ir
karstā ūdens iestatījumi. Ieejot iekšā, mēs varam aktivizēt karstā ūdens sildīšanas funkciju un arī veikt iestatījumus. Pēc noklusējuma dezinfekcijas cikls ir ieslēgts, te īpaši nav nekas jāmaina. Varam ieslēgt recirkulācijas sūkni, ja mums ir vajadzīga karstā ūdens recirkulācija un ir uzlikts recirkulācijas sūknis. Tālāk mums seko temperatūras iestatījumi. Mēs varam regulēt attiecīgi sev deltas iestatījumu, kad siltumsūknis rēģē uz karstu ūdens sildīšanu, kad ir vajadzīgs sildīt ūdeni, bet galvenais iestatījums ir darbības diapazons. Te mēs redzam, ka siltumsūknis gatavos karsto ūdeni līdz 46 grādiem āra temperatūras, attiecīgi T4 DHV- no rūpnīcas iestatījums ir -10. Lai iekārta darbojas efektīvi, nomainām to parametru uz zemāku vērtību. Zemāka vērtība mums ir, mēs varam tagad pārbaudīt, -25 grādi. Apstiprinam. Tālāk mums ir dezinfekcijas iestatījumi un taimeri. Principā visi iestatījumi ir ielikti. Kad karstā ūdens iestatījums ir ielikti, varam turpināt tālāk. Tālāk mums seko dzesēšanas iestatījumi. Ja ir vajadzīga, mēs varam aktivizēt dzesēšanas režīmu. Pēc tā aktivizēšanas mums ir iespēja saregulēt tādā pati veidā, kā ar karsta ūdeni darbības diapazonu, kā dzesēšana ir aktīva līdz 52 grādiem un ielikt minimālo temperatūru no 10 grādiem āra gaisa temperatūras. Dzesēšana ir aktīva, ja tā ir ieslēgta. Arī dzesēšanai mēs varam izvēlēties apkuras veidu, vai nu fankoili, vai nu siltās grīdas. Pēc iestatīšanas dodamies atpakaļ no dzesēšanas režīma uz sildīšanas režīmu, ejam iekšā, aktivizējam sildīšanas režīmu un attiecīgi, kā visos iepriekšējos režīmos, mēs ieregulējam darbības diapazonu. Šajā gadījumā var pazemināt minimālo temperatūru līdz maksimumam. Tie ir -25 grādi. Un noteikti kāds mums ir sildīšanas režīma apkuras veids. Vai nu tie ir radiatori, vai nu tie ir siltās grīdas. Vai nu tie ir fancoil uniti. Mūsu gadījumā mēs paliekam pie radiatoriem. Attiecīgi tālāk pēc nepieciešamības, ja mums vajag atkausēt ārējo bloku, mēs varam aktivizēt piespiedu atkausēšanas ciklu un sagaidīt, kamēr iekārta to pabeigs. Izejot ārā no šī režīma, turpinām pie temp type settingiem. Te mēs varam izvēlēties, kādā veidā mēs regulēsim siltumsūkni, vai nu pēc ūdens temperatūras, vai nu pēc istabas temperatūras, vai nu mums ir dubultā zona. Tad ja mums ir dubultā zona, mēs varam izvēlēties abus regulēšanas veidus, bet, ja mums ir viena zona, mēs varam izvēlēties tikai vienu no darbības režīmiem. Vai nu izplūstošais ūdens, vai nu telpas temperatūra. Ejot tālāk, mēs nonācām uz telpas sausā kontakta termostata iestatījumiem.
ja mums ir telpas sausā kontakta termostats, mēs viņu aktivizējam. Tad iekārta mums darbosies no telpas termostāta, kas iekārtai padod sauso kontaktu. Mūsu gadījumā telpas termostats nepastāv, mēs viņu atslēdzam. Ejot atpakaļ, mēs nonācam pie citu siltuma avota iestatījumiem, Other Heat Source. Te mums ir pirmais punkts parādās, kā darbojas iekšējais iekārtas sildītājs. Viņš darbojas mums sildīšanas režīmā. Tālāk iet iestatījumi, taimeri, aiztures, kādās soļos, un AHS funkcijā mēs varam aktivizēt, ja mums ir papildus siltuma avots, vai nu grānu katls, vai nu gāzes katls, kas darbojas arī no sausā kontakta. TBH function, ja mums ir iznesāmā tvertne, un tvertnē mums ir ielikts elektriskais sildītājs, šo funkciju mēs varam arī ieslēgt. Bet jāņem vērā, ka iekārtas iekšējais sildītājs, viņš gatavo arī pēc nepieciešamības arī karsto ūdeni. Tā ir kā opcija. Un beigās mēs varam arī aktivizēt saules kolektora funkciju, un iekārta vadīs saules kolektora recirkulācijas sūkni. Ejot atpakaļ, servis kolā mēs varam ievadīt savu telefonu numuru, lai pēc nepieciešamības klients var ar mums sazināties, ja gadījumā klientam nepaliek mūsu telefons. Un, ja mēs izdarījām kaut kādu kļūdu, un mēs nezinām, ka mēs kaut ko saregulējam greizi, attiecīgi jums ir iespēja uzlikt iekārtu uz ražotāja režīmu, kas nāk no ražošanas, un aktivizēt resetu. Kur mēs izgājam cauri visām funkcijām. Vienīgais te palika jaudas funkcija. Jaudas funkcijā, ja mums vajag samazināt iekārtas amperāžu, ir vairāki stepi, vairāki soli, mēs varam salīdzināt iekārtas maksimālo jaudu. Un, ja mums parādās iekārtas kaskādes slēgums, mums ir pieejami iekārtas kaskādes iestatījumi. Izejot ārā no servisa režīma, mums jāapstiprina darbību Yes. Izejot ārā no servisa režīma, tālāk es jums parādīšu, kā ieregulēt sildīšanas likni. Ejam iekšā galvenā izvēlnē, nospiedot svītriņas, ejam Water Temp Settings. Ejot iekšā, pie zona 1, slēdzam iekšā temperatūras sildīšanas likni. Mums ir pieejams izmantot standarta likni un izvēlēties no 8 esošam standarta liknes iestatījumiem, vai mēs varam uzlikt custom režīmu un ieregulēt likni pašiem, kāda mums ir vajadzīga pēc temperatūrām. Ieregulējot sildīšanas likni, izejam ārā galvenā režīmā, nospiedot svītriņas 3 reizes. Mēs nonākam galvenā izvēlnē. Tas ir lietotāja izvēlnē. Lietotāja izvēlnes līmeni mēs varam regulēt iekārtas darbības režīmu, vai tā ir sildīšana, vai tā ir dzesēšana, vai tas ir automatiskais režīms. Mūsu gadījumā iekārta paliek sildīšanas režīmā. Tālāk mēs varam ieregulēt grafikus pēc nepieciešamības, aktivizēt katrai zonai, varam aktivizēt atvaļinājumā režīmu, mēs varam aktivizēt brīvdienu režīmu. Izejot atpakaļ, mēs nonācam pie iestatījumiem. Iestatījumos mēs varam ieslēgt kluso režīmu un jaudīgu darbību pēc nepieciešamības. Varam ieslēgt rezerves sildītāju,
varam regulēt displeja iestatījumus. Displeja iestatījumos mēs varam ieregulēt laiku, datumu, valodas iestatījumus, spilgtuma iestatījumus un pārējais displeja iestatījumus. Ejam atpakaļ. Te mēs varam aktivizēt attālinātas vadības režīmu un pievienot pulti pie tīkla. Ejam atpakaļ. Nākamais režīms mēs varam skatīties iekārtas darbības parametrus. Iekārtās parametros mēs varam redzēt visas darbības temperatūras, spiedienus, visu informāciju, ko mums iekārta parāda ar sensoriem. Plūsmas, voltāžas, cirkulācijas sūkņu darbības. Visa nepieciešamā info ir pieejama Operation parametru vietnē. Izejot ārā, mums ir Energy Metering, te mēs varam redzēt iekārtas enerģijas datus, cik ir patērēts, cik ir saražots, kāds mums ir cops. Jaunai iekārtai viss sāks ar nulēm. Darbības laikā vērtības tiks parādītas aktuālas. Tāpat arī dzēsēšanas režīmā enerģijas dati mums ir pieejami. Ejam atpakaļ. Nākamā ailē mums ir iekārtas darbības traucējumi. Te mēs varam redzēt aktuālu darbības traucējumu vai vēsturi. Kādi bijuši error kodi. Nākamā pēdējā sādaļa mums ir jautājumi un atbildes. Noskanējot QR kodu, mēs nonākam ražotāja mājaslapā, kur ir parādīti biežāk uzdot jautājumi un atbildes. Izejam ārā uz galveno ekrānu. Te mēs varam ieslēgt sildīšanas darbības režīmu un regulēt temperatūras. Gadījumā, ja mums ir iestatīta sildīšanas likne, lai regulētu pašam padeves temperatūru, iekārta piedāvā likni izslēgt. Kad likne ir izslēgta, ejam atpakaļ, mēs manuāli varam regulēt ar bulteniem augšā un lejā vajadzīgo padeves temperatūru.